Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad namatēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad parādījusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: to ienaidnieks darīs. Tad kalpi tam sacīja: vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet pa priekšu nezāli, sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Debesu valstību Jēzus caur šo līdzību salīdzina ar sēju un pļauju, ar sēšanu un pļaušanu. Un mēs redzam, ka šajā sēšanā un pļaušanā piedalās gan pats kungs, pats sējas kungs, pats Dievs, gan arī viņa kalpi. Un mēs redzam, ka tās līdzības vēstījums ir tāds, ka sākotnējā sēkla, kas tiek iesēta, ir laba, bet tad, kad jau vajadzētu parādīties augļiem, vārpām, kad vajadzētu parādīties sējas rezultātam, jau tuvojas pļauja, tad izrādās, ka laukā starp kviešiem, starp labību ir arī nezāle. Un tad ir interesanti, kā kalpi piedāvā risinājumu. Vispirms rodas jautājums, no kurienes nezāle? No kurienes nezāle, ja sēkla, kas tika iesēta, ir laba? Un nākamais seko piedāvājums risināt šo problēmu. Ravēt. Es pieņemu, ka mēs visi klātesošie neesam tā ļoti cieši saistīti ar lauksaimniecību un lauku darbiem, bet mēs tā nojaušam, ka ideja ravēt kviešus varētu savā būtībā būt diezgan aplama. Katrs, kurš ir stāvējis kviešu vai kādu citu lauka malā, saprot, ka tajā laukā iekšā labāk ir nebrist. Citreiz ir bijis tā, ka kāds ielien laukā pastaigā un tad nāk saimnieks, ja tas ir privāts lauks, un nikni izlamā lauka bradātāju, kurš ir ielīdis vai nu kaut kādas puķītes salasīt, vai nu pabildēties, vai bērni ir izdomājuši viens otru starp vārpām padzenāt pa lauku un tādā veidā izbradā labību. Jo ir skaidrs, ka bradāšana pa lauku, vienalga kādos nolūkos, tā iznīcina daļu no
labības. Tā tiek nobradāta. Un mēs varam mēģināt hipotētiski iztēloties, kāds varētu būt rezultāts, ja kāds pilnā nopietnībā izdomātu, nostājies tagad labības lauka malā, ka viņš tagad ies un līdzīgi kā bietes un kartupeļus izravēs arī kviešu lauku un izravēs tagad visu, kas nu tur nav kvieši, visas nezāles. Mēs varam tā iedomāties, ka tas rezultāts būtu diezgan briesmīgs. Mēs redzētu izbradātu lauku. Jā, iespējams, tur nebūtu vairāk nevienas nezāles, tās visas būtu izlasītas ārā, bet kvieši lielākā daļa arī būtu šajā ravēšanas procesā nobradāti. Līdz ar to tās vārpas nevarētu nobriest un arī no izbradātiem kviešiem, pat ja tie būtu nobrieduši, ražu ievākt varētu būt diezgan grūti. Tādēļ mēs zinām, ka kartupeļu vāgas ravē, biešu vāgas arī ravē un dažādas citas vāgas arī ravē, bet kviešu lauku neravē. Un to zina katrs, kurš ir vismaz tā tuvu stāvējis sēšanai un pļaušanai, ka nezāles tur ir. Viņas tai kviešu laukā augs līdz galam, bet tad, kad būs pļaujas laiks, agrākos laikos, tad to darīja pavisam vienkārši. Ar sirpi pļaujot labību, uzreiz atšķiroja arī nezāles. Mēs zinām, kā labības ievākšanas process notika senākos laikos, tātad manuāli, sasēja kūlīšos, un ja bija nezāles, tās nošķiroja atsevišķi. Pēc tam šie kūlīši kādu laiku stāv uz lauka, nožūst, tad tos rijā aiznes un ar spriguli izdauz ārā graudus. Protams, ka rijā neviens nenes nezāļu stiebrus, lai līdz ar labību neizdauzītu arī nezāles sēklu un tādā veidā nesamaitātu to sēklas materiālu. Mēs saprotam, ka tā ir tāda ļoti praktiska lieta, ka, lai atšķirtu kviešu no nezāles, dažkārt ir vajadzīgs vienkārši pagaidīt līdz pļaujamam laikam. Nevajag traucēt nezālei augt, nevajag traucēt augt visam citam, kas tajā kviešu laukā ir iemeties, jo pļaujamā dienā viss tiks sašķirots. Mūsdienās, protams, es nezinu, varbūt kaut kur kāds pētnieciskos, etnogrāfiskos nolūkos manuāli kaut ko pļauj. Es gan neesmu redzējis savā dzīvē nekad, kad, es nezinu, varbūt kāds ir tik cienījamā vecumā, ka ir redzējis, kad lauku pļauj ar rokām labības lauku, bet man nav nekad nācies redzēt. Es esmu redzējis, ka to dara lielākas vai mazākas mašīnas, kombaini. Un šie kombaini, ražu ievācot, gudrākie nošķir nevien salmus no graudiem, bet spēj arī atšķirot sēklas. Ja to neizdara kombains, tad vēlāk to izdara speciāls iekārtas, kur nezāles sēklas tiek nošķirotas atsevišķi un labības sēklas atsevišķi. Un tas viss jau notiek pēc ražas novākšanas. Protams, mēs atceramies, ka līdzība jau nav par ražas ievākšanu, par lauksaimniecību, bet līdzība šeit ir par debesu valstību. Tātad Jēzus, stāstot šo līdzību, mums grib pastāstīt, kāda tad ir tā debesu valstība, uz kuru mēs ejam un kā tai sagatavoties. Turpat tālāk, to es jums nenolasīju, tā kā tur pa vidu ir vēl vairākas līdzības. Turpat tālāk Mateja evaņģēlija 13. nodaļas gandrīz noslēgumā
Mācekļi, viņiem nav miera par to, vispārējās līdzības viņi it kā saprot, bet par šo līdzību viņiem nav miera, un viņi Jēzum lūdz paskaidrot, kas tad tajā līdzībā ir pateikts. Un Jēzus paskaidro, tas, kas labo sēklu sēj, ir cilvēka dēls, tātad Kristus. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni. Nezāle, ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals. Pļāvēji, eņģeļi. Tad, kā nezāli salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Jēzus tātad paskaidro, kā tad notiks šī ieiešana debesu valstībā, un te mēs ieraugam vienu ļoti svarīgu lietu. Tu vari skatīties uz cilvēkiem, bet tu vari kļūdīties, un tā ir tā svarīgā lieta, kāpēc nevajag ravēt. Tu vari kļūdīties savos spriedumos, kas ir nezāle un kas ir jāizravē. Tu vari kļūdīties tādā mērā, ka mēģinot izravēt nezāli, izposti arī kviešus. Ir bijuši daudz un dažādi mēģinājumi, un šie mēģinājumi nebeidzas arī mūsdienās un droši vien nebeigsies līdz pasaules galam, ka būs tomēr kādi cilvēki, kuri šo piedāvājumu izravēt mēģinās realizēt dzīvē. Kristīgā baznīca pulcina cilvēkus, kas ir izaicināti ārā no pasaules, lai sekotu Kristum. Bet tai pašā laikā Kristus baznīca viņa atrodas pasaulē. Un tas nozīmē, ka arī mēs, kas esam kristīti, iesvētīti, mēs esam ticīgi, mēs lūdzam Dievu, bet tad, kad mēs izējam ārpus šīs baznīcas sienām, mēs esam sajaukti ar visu pārējo pasauli. Mūsu ģimenēs ir ticīgi un neticīgi, mūsu darba vietās ir ticīgi un neticīgi, veikalos, uz ielām un dažādās sabiedriskās grupās, kur mēs atrodamies, ir gan kristīgi un ticīgi cilvēki, gan nē. Viss šajā pasaulē ir sajaukts kopā, kā tādā kviešu laukā. Labība un nezāle aug vienlaicīgi. Mēs varam kļūdīties gan tajā, kad mums šķiet, tur ir labība, tur ir nezāle, un jo īpaši mēs varam kļūdīties tad, ja mēs gribam brienot pa labības lauku, nezāli izravēt priekšlaicīgi. Mācekļi piedāvā vai kalpi piedāvā kungam līdzībā izravēt, un kungs saka, nedari to, un tas pamatojums ir tādēļ, ka var sanākt tā, kā līdzībā sakām vārdā saka, gribēja kā labāk, sanāca kā vienmēr. Un visas revolūcijas un dažādi apvērsumi balstās uz ideju, ka mēs izravēsim ļaunos cilvēkus, mēs atbrīvosimies no sliktajiem un pasaule kļūs labāka. Bet mēs zinām, kas notiek pēc tam. Kad sāk ravēt sliktos un taisīt pasauli labāku, tad uz kādu brīdi šī pasaule vai daļa no tās pārvēršas par elli. Un mēs zinām, ka izravēšanas mēģinājumi jau dzīves un šīs pasaules laikā izravēt un nošķirt labos cilvēkus no sliktiem, Dieva cilvēkus, kas pilda un dara Dieva prātu no tiem, kas ir velna apsēsti vai dara velna darbus, šie mēģinājumi nošķirt vienmēr ir radījuši vairāk problēmu nekā labumu. Jā, baznīcā mēs cenšamies nošķirt un nošķirties. Jā, baznīcā mēs cenšamies, lai
tie, kas pieder pie Kristus baznīcas un draudzes, ir Kristum ticīgi, Kristu apliecinoši. Mēs tiecamies un cenšamies pēc tā, lai mūsu kā kristiešu dzīves veids būtu labāks kā to, kuri Dievu nepazīst. Un arī ir bijuši mēģinājumi ravēt pašā baznīcā, nošķirt un atšķirt, izravēt un priekšlaicīgi atsijāt nezāli no labības. Tomēr arī šie mēģinājumi visbiežāk nes vairāk sāpju, ciešanu un postu nekā labumu. Pasaulē dzīvoja un dzīvos gan tie cilvēki, kuri cenšas no sirds kalpot Dievam, gan arī tie cilvēki, kuri Dieva ceļus nepazīst un dara daudz ļaunumu. Un dažkārt cilvēki tā skatās uz to pasauli un tā domā un jautā, bet kāpēc tad ir tā? Ja Dievs ir, jautā cilvēki, ja Dievs ir, tad kāpēc ļaunums ir pasaulē? Tieši tāpēc, ka šī pasaule ir tāda vieta, kur līdz zināmam laikam Dievs ļauj augt vienlaicīgi gan dievbijībai un dievbijīgajiem, gan ļaunumam un ļauna darītājiem. Šī pasaule ir kā lauks, kur kvieši, labība ir sajaukta ar nezāli. Jā, mums no malas lūkojoties var šķist, es varētu šo lauku padarīt labāku, izravējot kaut ko no tā. Es varētu aiziet un izplūkt tās nezāles, tos ērkšķus, izravēt to lauka stūri vai šo. Bet kungs saka, nedariet to, lai aug. Tas nav tā, ka mums nebūtu jāpretojas ļaunumam. Tas nav tā, ka mums ir ļaunums jāatzīst par kaut ko labu un ar to jāsamierinās. Nē. Mums ir jāatzīst, ka ļaunums ir šai pasaulē, un arī ļauni cilvēki ir šai pasaulē un pastāv līdzās ar labajiem. Bet mums ir jāļauj darboties Dievam. Mums nav jāizravē viss ļaunais, ja precīzāk sakot, ļaunie cilvēki no šīs pasaules. Mums ir jālūkojas uz sevi pašiem, lai Dieva vārda labā sēkla kritus mūsu sirdīs, dara mūs par to labību, par tiem kviešiem, par to, kas tiks sakrāts šķūņos, nevis par to, kas tiek sadedzināts uz lauka. Jēzus paskaidro, ka netaisnība un dievbijība šai pasaulē pastāvēs līdz Kristus otrai atnākšanai. Mēs pat varēsim redzēt, un mēs pat varēsim atšķirt. Tas ir dievbijīgi un tas nav, tas ir pēc Dieva prāta un tas nav, bet globāli izmainīt un panākt šai pasaulē tādu stāvokli, ka ļaunuma vairs nav. Šādu stāvokli visdrīzāk, ka mēs nevarēsim panākt. Kungs saka, lai aug kopā līdz pļaujamam laikam. Pļaujamā laikā nāks Dieva eņģeļi un nošķirs kviešus no nezālēm, vērtīgo sēklu no nezāles sēklas. Vieni tiks sakrāti šķūņos, jeb nonāks pie Dieva viņa valstībā, vieni tiks iznīcināti un sadedzināti. Un tas nebūs vairs cilvēku, bet Dieva un viņa eņģeļu darbs. Šai pasaulē līdzās pastāv svētums un netaisnība, patiesība un meli, labais un ļaunais. Un mums vairāk par visu ir jālūkojas nevis uz tiem citiem, kurā vietā atrodas viņi. Mums ir jālūkojas uz to, vai es esmu tāds,
kā Dievs mani gribētu redzēt? Vai tā Dieva vārda sēkla, kuru es esmu uzņēmis savā sirdī, nes labus augļus? Vai no manas dzīves Dievam un viņa eņģeļiem būs kāda laba raža, ko ievākt? Šai pasaulē mēs redzam ļaunumu un netaisnību, un izlīdzināšanās notiks Dieva valstībā. Un dažreiz cilvēki tā jautā, jā, bet kāpēc tad tur labajiem cilvēkiem tā un sliktajiem šitā, un kāpēc, ja Dievs ir, tad notiek tā? Tāpēc, ka šīs pasaules laikā nenotiek izlīdzināšanās un norēķināšanās starp Dievu un starp cilvēkiem. Jā, kaut kādā mērā mēs varam redzēt kādas likumsakarības, kā arī šīs zemes dzīves laikā ļauniem cilvēkiem par viņu ļaunumu var Dievs atlīdzināt. Jā, mēs varam redzēt arī šīs zemes dzīves laikā, ka ļaunums var tikt atmaksāts, bet varam arī to neredzēt. Tāpēc, ka tā atmaksas un norēķina diena būs pastarā tiesā, jeb pasaules galā. Tad katrs dabūs to, ko viņš ir pelnījis. Tie, kas ir Kristum sekojuši un viņam ticējuši, saņems apsolīto Dieva valstību. Tie, kuri no Dieva bēguši, viņam pretojušies, viņu zaimojuši un ļaunu darījuši, saņems mūžīgo sodību. Bet tieši kuri ir tie ļaunie, kuri saņems sodību, un tieši kuri ir tie labie, kuri saņems ieaicinājumu un tiks ievest Dieva valstībā, to mēs redzēsim tad, kad pārkāpsim mūžības slieksni. To mēs īsti skaidri redzēsim tikai tad, kad Kristus atnāks otrais un visas tautas nostāsies viņa priekšā. Un tad visi tiks šķiroti, vieni aizies uz debesu valstību, uz paradīzi, uz mūžīgu sadraudzību ar Dievu, un vieni aizies mūžīgā pazušanā. Jā, mums šīs zemes dzīvē kaut kādā brīdī var likties, šis cilvēks noteikti ir liels grēcinieks, viņš ies uz pazušanu. Šis cilvēks ir liels svētais, viņš noteikti ies uz mūžīgo dzīvību. Šis ir ļoti dievbijīgs un labs, šis ir ļauns. Mums ir jāatcerās, ka šādi mūsu spriedumi dažkārt var būt ļoti kļūdaini, virspusēji un galīgi neatbilst realitātei. Tikai Dievs, kurš redz un pārbauda sirdis, tikai Dievs, kurš redz to, kas mums cilvēkiem ir apslēpts, tikai Dievs, kurš nespriež pēc cilvēka no ārienes, tikai Dievs zina, kurš vai kuri ir dievbijīgi un kuri tiks izglābti, vai kurš un kuri ir bezdievīgi un ļauni un ies pazušanā. Kā tad mums uz to visu vajadzētu lūkoties un ko tad mums vajadzētu darīt, domājot par šo debesu valstību, par sēju un pļauju? Vispirms mums vajadzētu lūkoties uz šo pasauli kā Dieva darbu, kur Dievs ir iesējis savu vārdu labo sēklu. Un ja tu redzi, ka Dieva vārda labā sēkla ir sasniegusi arī tevi, ja tu esi dzirdējis vēsti par Kristu un viņa glābšanu, ja tu esi Kristus vārdā kristīts, tad vari gavilēt un priecāties, ka esi starp aicinātajiem un izredzētajiem, kurus Dievs ir uzrunājis un aicinājis sekot Kristum. Turi to par dārgu aicinājumu, par lielu žēlastību, svētību un dāvanu, un turies pie Kristus ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, neatstājies no viņa, nenovērsies no viņa, tici un paļaujies. Bet ja tu redzi kādu citu cilvēku, tad uzlūko viņu kā tādu, kuru arī Kristus
grib aicināt, grib izglābt, grib vest savā valstībā. Un kamēr cilvēks ir dzīvs, kamēr cilvēks rosās, nevar pateikt, vai viņš ieies debesu valstībā vai nonāks ellē. Mēs zinām, pat vislielākais ļaundaris var ieiet debesu valstībā, ja viņš savas dzīves pēdējā stundā ir atvēris savu sirdi Kristum. Un to mums rāda evaņģēlija piemērs. Tādēļ pat lieliem ļaundariem un cilvēkiem, kuri visu savu apzināto dzīvi iespējams ir darījuši ļaunu, pat tādiem Dievs dod iespēju izglābties un ieiet viņa valstībā. Nemēģināsim izravēt kaut ko no citiem. Nemēģināsim izravēt ļaunos cilvēkus, mēģināt atšifrēt vai atrast tos pasaulē. Bet ja nu mēģināsim kaut ko ravēt, ja nu mēģināsim kaut ko tīrīt, tad tas ir ļaunumu, kuru mēs ieraugām katrs sevī, savās domās, savos vārdos, savās sirdīs. To gan no visas sirds dvēseles ar visu spēku no sevis esam aicināti ravēt ārā. Bet uz pārējiem esam aicināti lūkoties kā tādiem, kurus arī Kristus grib izglābt. Bet tiesu un spriedumu atstāsim Kristus ziņā. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasarga jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.